Mani sauc Alise Rozenberga. Šodien es jums pastāstīšu, kas ir meditācija un kādi ir tie benefiti, nozīme meditācijas un kas tad esmu es. Meditācija manā dzīvē sākās aptuveni pirms 5 gadiem, kad mana dzīve pilnībā izmainījās, un šajā periodā bija tāds stresains laiks, kad es sapratu, ka meditācija būs vienīgais instruments, ar kuru es varu atvieglot savu šo stresu un tādus saspringtus apstākļus. Un lēnām sākot meditēt, tas man tik ļoti aizrāva, ka jau esmu vairāk kā 2000 meditācijas stundas nomeditējusi kopā. Esmu arī ieguvusi meditācijas treneru certifikāciju, patreiz studēju coachingu, un tas viss ir radies no šīs meditācijas. Arī esmu pabeigusi biznesa psiholoģijas studijas bakalauru tieši tādēļ, ka es sāku meditēt, un es sapratu, kad man ir aicinājums cilvēku mīlestību un palīdzēt cilvēkiem. Tad šodien es pastāstīšu, kas tad ir meditācija. Kādi ir lielākie meditācijas ieguvumi? Jāsaka gan, ka tie ieguvumi ir daudz vairāk, bet apskatīsim nelielu daļu no tiem. Tad kādi ir veidi meditācijā? Kādas ir elpošanas tehnikas, kuras tu vari izmantot meditācijas laikā? Kādas ir iespējamās grūtības? Kā arī tādi daži mīti, varbūt caur tām grūtībām tur mijās, un tad pastāstīšu, kā tad praktizēt meditāciju, kā tev sākt to darīt, tad, ja tu neesi īsti drošs, kā tev to sākt, kādas labākās pozas būtu, un tad novadīšu arī pašu meditāciju, kas būs relaksācijas meditācija, un pašās beigās tad varēsiet uzdot savus jautājumus, arī padalīties par to, kā tad jums patika tas, ko es jums novadīju. Tātad meditācija ir vairāk jau garīga prakse, tā ir apzinātības prakse, un kas ir radusies vairāk kā 3000 gadus atpakaļ senā pagātnē, Indijā, hinduismā, budismā. Un šī prakse, viņa ir cēlusies vairāk no jogas un tai chi. Un joga vispār ir senākā meditācijas prakse, tāpēc, kad jogu veido, tā teikt, ieņemot šīs jogas pozas, tad notiek šī koncentrācija uz to pozu, un tādējādi tu ieej tajā meditatīvajā stāvoklī. Un tas pats arī ar tai chi, lai izpildītu tai chi pozas budismā, tad ir ļoti nepieciešams koncentrēties un iegūt šo meditatīvo stāvokli. Un no šīm divām praksēm tad meditācija ir pāraugusi par to, kas tas ir šobrīd. Un mūsu rietumu pasaulē meditācija ienāca 20. gadsimtā. Tas ir salīdzinoši nesen, un tā ir tāda prakse, kur tu neatbrīvojies no domām, tu šīs domas vēro un atkal atgriezies šajā mirklī un nomierini sev prātu, vari arī ieraudzīt kaut kādas savas kaut kādas iekšējās sajūtas. Novērot. Kādi tad ir lielākie meditācijas ieguvumi? Kā viens no vislielākajiem meditācijas ieguvumiem, un arī zinātniski apskatīts no visām pusēm, ir stresa mazināšana. Kāpēc stresa mazināšana? Tāpēc, ka meditācijas šie viļņi, un kad elpo cilvēks, tad viņš tiešā veidā iedarbojas uz šīm smadzeņu daivām, kuras atbild par stresu. Un tādā veidā ir iespējams ne tikai atbrīvoties konkrētajā mirklī no stresa, bet arī situācijās, kuras ir stresainas nākotnē, tu spēj šo stresu kaut kā labāk regulēt, arī nereaģēt tik ļoti stresa situācijās. Un tas mūs ved jau pie nākamā ieguvuma, kas ir emocionālā noturība un iekšējais līdzsvars. Jo tad, kad tiek attīstīta tā meditācija, un tad, kad tu meditē ilgstoši, tad kaut kādās situācijās, kur tu iespējams iepriekš būtu
kaut ko uzsprādzis vai pateicis kādu dusmīgu frāzi vai varbūt sācis raudāt, tad meditācija palīdz tev tajā situācijā paskatīties uz to visu no malas. Un ieņemt tādu zoom out pozīciju un nereaģēt konkrētajā situācijā ar kaut kādiem vārdiem, kas varbūt ietekmētu citus cilvēkus, bet atrastu īstās frāzes un jā, tā kā emocionālā noturība un iekšējais līdzsvars. Tad kā nākamais ieguvums ir fiziskā veselība un miega kvalitāte. Par fizisko veselību. Kāpēc fiziskā veselība? Tāpēc, kad meditācijas laikā atjaunojās nervu šūnas smadzenēs, kā arī visā ķermenī, tas meditācija veicina asins pieplūdumu, asins ritēšanu, un tas ļoti, ļoti uzlabo visu ķermeņa darbību, un tas ietekmē gan nervu sistēmu, gan smadzeņu darbību, gan asinsriti, gan sirdsdarbību un kopumā visu fizisko veselību uzlabo. Un tā tad, kāpēc miega kvalitāte? Jā, šeit man ir stāsts no manas dzīves, kad man bija kad es sāku meditēt, man bija kaut kādi 25 gadi, un es līdz tiem 25 gadiem es visu laiku ļoti slikti gulēju, un man tā bija norma aiziet gulēt 3 stundas vai 2 stundas vēlāk nekā mans vīrs. Kad viņš jau saldi gulēja, tad es vēl nevarēju aizmigt, un man tas bija pilnīgi normāli. Un es visiem arī to teicu, kad iemigt man nav viegli, un man arī nebija viegli, jo man pa galvu malās visādas domas par to, kas notika vakar, kas notika pirms 5 gadiem, kas notika bērnībā, kas notiks rītā, un visas šīs domas, kamēr es viņas neizdomāju savā galvā, un kamēr es nepārdomāju to visu, es nevarēju iemigt. Jā, tad meditācija atnāca pie manis manā dzīvē, un tad es kaut kad nesen patiesībā aizdomājos par to, ka jā, nu jau vairākus gadus es vispār neesmu izjutusi nekādas miega traucējumus un ļoti labi izguļos, un man tagad ir arī 4 mēnešus vecs maz bērniņš, un pat tagad miegs man, es izguļos ar tām stundām, kas man ir, un man pietiek, un jā, tā miega kvalitāte ir daudz, daudz uzlabojusies. Kaut vai ikdienā man tik bieži nesanāk meditēt, bet tie ieguvumi, viņi paliek arī ilgstoši pēc tam. Tad kā nākamais ieguvums meditācijas ir koncentrēšanās spēju uzlabošana, un jā, šeit ļoti daudziem cilvēkiem tas no sākuma ir grūti, bet ilgstoši nosēdēt mierā, nosēdēt tur tās 20-30 minūtes vienā pozā, koncentrēties uz savu elpu, bet tieši tas ir tas, kas trenē šo te koncentrēšanās spēju. Un arī tad, kad tu dodies kaut kādos savos darbos, strādā pie datora vai lasi kaut kādus lielus failus, kur ir ļoti daudz teksta, tas palīdz koncentrēties. Arī dienas vidū, ja, piemēram, tu esi darbā un tu jūti, ka tu vairs nespēji uztvert to, kas notiek ekrānā, vai tas viss tā informācija ir ļoti daudz un tev fokus ir pazudis, tad es tev iesaku aiziet uz atpūtas telpu, ielikt ausīs austiņas, mūziku un vienkārši paelpot, un tev atgriezīsies šī spēja koncentrēties. Un arī ilgtermiņā, jā, šī koncentrēšanās spēja, viņa uzlabojās. Tad pašapziņas attīstīšana ir kā 5. ieguvums, ko es esmu šeit norādījusi. Un jā, tad, kad mēs sākam meditēt, tad daudz kas nāk ārā no mūsu dvēselēm, tad nāk tādas dažādas atklāsmes, daudz kas piedzīvots, un arī tad, kad mēs attīram to savu biolauku, mēs sākam saprast, cik mēs patiesībā esam vērtīgi kā cilvēki, un katrs vērtīgs savā veidā.
Un tu sāc saprast savas stiprās puses un sāc iemīlēt sevi un mīlēt sevi un vispār visus cilvēkus. Un tu vairs nesaki, ka tu esi neglīts, vai tu vairs nesaki, ka tev nesanāks, bet tu tiecies un ej to savu ceļu. Un tas arī attīst šo te pašapziņu, ceļ tavu vērtību tev pašam pret sevi kā pret cilvēku. Tad kādi tad ir meditācijas veidi? Nu, šeit es esmu ielikusi daļu no meditācijas veidiem. Es visas nenosaukšu, bet šeit ir tādas meditācijas, kuras es pati esmu savas ādas izmēģinājusi, un es par tām arī pastāstīšu. Bet šīs ir arī tādas lielākās meditācijas grupas. Tātad apzinātības meditācija. Kas ir apzinātības meditācija? Apzinātības meditācija ir tad, kad tu koncentrējies uz konkrēto brīdi. Piemēram, ja tu elpo un tu jūti katru savu ķermeņa daļu. Tu jūti savu sirdi. Tu jūti, kā tev sirds pukst. Tu klausies, kā tev sirds pukst, tad, kad tu esi tajā meditācijā. Tu jūti, kā tev savas ķermeņa robežas. Tu jūti, kā tev asins rite plūst tavās vēnās, un katru mazāko vēja plūsmiņu, kas ir ap tavu ķermeni, un tas ir tā kā tu apzinies to konkrēto mirkli, tu apzinies to, kā tavs ķermenis kustās, kā viņš sajūtās tieši tajā mirklī, kā atslāpst katrs tavs muskulīts, un tā kā esi šeit un tagad savā ķermenī, un ar visu to, kas tev šobrīd ir tajā tavā ķermenī. Tad kā otrs ir elpas meditācija, kur fokus tiek vērsts uz katru ielpu un katru izelpu. Un tu veic dziļu ielpu, un tu jūti, kā tev aiziet elpa līdz pat vēdera lejai, līdz pat vēdera pamatnei, un tu jūti, kā tā siltais gaiss iziet ārā no tavas mutes, un tu jūti, kā tev gaiss iet pa nāsīm iekšā, kā viņš ieplūst, un tu fokusējies uz to elpu, un tieši tāpat uz izelpu. Un tādā veidā, jā, ļoti arī īstenībā elpas meditācija ir brīži, kad meditējot, ir sanāk, ka tu aizplūsti tādās domās. Un tu aizplūsti kaut kur savās domās, tad ar šo te elpu tu vari atgriezt to fokusu atpakaļ. Protams, arī ar fokusu uz konkrēto brīdi, bet elpa ir tāds instruments, un tāds instruments, ar kuru tu vari ļoti, tad tas būs neizbēgami, ka tu atgriezīsies atpakaļ uz šo brīdi. Tad relaksējošā meditācija. Šīs meditācijas laikā tiek skanēts viss ķermenis. Un tu relaksē katru sīkāko savu ķermeņa daļu un fokusējies uz to, ka tu atslābini katru ķermeņa daļu. Un tu, jā, atslābini. Un interesanti ir tas arī, kad tad, kad atslābina sejas muskuļus, man ir bijis tā, kad es nevaru atslābināties tik ilgi, kamēr es neesmu atslābinājusi savus visus sejas muskuļus, uzacis un vaigu kaulus un ausis, un tikai tad es varu atslābināt patiesībā visu ķermeni. Jā, jo kaut kā tās sejas muskuļi ir sasaistīti ar pilnīgi visu ķermeni, un lai pilnībā atslābinātos, tad ir ļoti svarīgi, jā, atslābināt arī seju un pievērst tai īpašu uzmanību. Arī plecus, protams, un rokas, kas ir tieši nāk no smadzenēm un iet uz rokām. Un, jā, īpaši tiem cilvēkiem, kam ir tāds stress sakrājies, un tas stress viņš krājās tieši plecu daļā un rokās un galvā. Jā, tad kā nākamais veids, tad ir mantras meditācija. Mantras meditācija, tas ir atkārtota frāze vai vārds vai vārdu salikums, piemēram, om, piemēram, lam. Un šis te
katras mantras šī vārds, piemēram, lam vai om, viņš atbild par kādu no čakrām ķermenī. Kad ir vairāk vārdu salikums, tad darbojas uz vairākām čakrām ķermenī. Šeit es gribu pastāstīt, man ir viens stāsts. Man bija pieredze ar mantras meditāciju gan vienu reizi, jāsaka. Mana bijusī kolēģe aizveda uz budismu centru tepat Rīgā. Un mēs nosēdāmies aplī un visi kopā mēģinājām meditēt. Nu, tas bija tāda pieredze. Un arī bija jāskaita šī te mantra, un es sevi pieķēru pie tā, bet es nevienu negribu ietekmēt ar savu viedokli, jo katrs izvēlās to savu veidu un ceļu. Un es sevi tajā brīdī pieķēru pie tā, ka man prasās elpu. Man prasās ielikt tajā meditācijā elpu un tādā veidā meditēt. Bet, jā, katram savs. Un te es arī gribu iedrošināt, kad noteikti izmēģiniet paši savu veidu, kāds jums ir vispatīkamākais. Tā var būt elpa, vai tu fokusējies uz savu ķermeni, vai uz relaksāciju, vai uz mantru. Tā var būt arī pastaiga, patiesību sakot. Un tad, kad tu esi tajā vienā savā veidā meditē, tas arī ir tavs veids un tas, kā tu to dari. Arī joga un tai čī, ko es jau pieminēju pašā sākumā, kad ir tādi vecākie meditācijas veidi, kur fokus tiek likts uz kustību, uz precīzu kustību izpildi. Tas arī ir ļoti interesanti. Un tad, kad es šo faktu atklāju, tad man tas likās, jā, ļoti, ļoti, ļoti interesanti. Un ko es vēl gribu piebilst šeit? Ka patiesību sakot, tad, kad es meditēju pati, tad daudzas no šiem, piemēram, elpas meditācija un relaksācijas meditācija un apzinātības meditācijas, man tas ir viss tāds viens kopums, un tā man ir viena meditācija. Un es sāku ar elpu, tad es fokusējos uz savu ķermeni, uz ķermeņa malām, uz aprisēm, uz sirdspukstiem, un tas viss man ir tāds miedarbošanās, un tas nav man tāds viens tikai elpa vai tikai apzinātības meditācija. Es to visu miksēju kopā savā meditācijā, tad, kad es meditēju, un patiesību sakot, šī kombinācija man strādā vislabāk. Tad parunāsim par elpošanas tehnikām. Elpošanas tehnikas ir arī ļoti daudz un ļoti dažādas. Šeit es esmu uzskaitījusi tādas biežākās, ko izmanto meditācijā. Un, jā, pamēģināsim arī, ja jūs gribat, varat pamēģināt ar mani kopā šo paelpot. Tad elpas novērošana. Kā tas notiek? Man liekas, es jau iepriekš pieskāros, bet es arī vēlreiz atkārtošu. Kad tu elpo un tu vēro, kā tu elpo, tu jūti, kā tavs gaiss ieiet tavā ķermenī, kā viņš ieiet tavā vēderā, plaušās, un kā viņš silts iznāk ārā. Tāpat tu vēro atkal, kā viņš ieiet un kā viņš iziet, un katru elpu tu vēro, un patiesību sakot, tas ir tas sākums tāds. Ja tu gribi sākt un tu nezini, kā to darīt, tad es tev ieteiktu sākt ar šo te vienkārši novēro savu elpu, pasēdi mierīgā tādā gaisotnē, uzliec mūziku un vienkārši pavēro, kā kustās tavs ķermenis, kā kustās tava elpa, elpot caur degunu un izpūt caur muti. Un tad, kā otra elpošanas tehnika, ļoti klasiska tehnika, ir 4 sekundes vai skaiti līdz 4, tad, kad tu ievelc gaisu, 1, 2, 3, 4, tad paturi, tad paturi 4 sekundes, 1, 2, 3, 4, un izpūt gaisu, 1, 2, 3, 4, un atkal paturi 1, 2, 3, 4. Un tā izēj kādas 5 reizes tādu aplīti, un tad, kad tu jau esi izgājis tās 5 reizes, tu paskaties, kas notiek tavā ķermenī. Viņš pilnīgi burbuļo no tās enerģijas plūsmas,
Un tad, kad tu esi tās 5 reizītes vai vairāk, varbūt 6, nu, es gan ne, var arī vēl vairāk, bet man liekas, ka pietiek arī ar 5, 6 reizēm šādu te aplīti uztaisīt, un tad vienkārši mierīgi elpo. Visa meditācija nav jāpavada tādā boksa elpošanā, tādā 4x4 elpošanā, jo tas nav vajadzīgs. Tad, kad tu esi tajā miera stāvoklī, tad vislabāk ir, ka tu vienkārši atslābinies un elpo mierīgi. Bet, lai tu ieietu tajā meditatīvajā stāvoklī, tad ir ļoti forši, ka tu uztais to praksi, kas tavu ķermeni ievelk tādā meditatīvajā stāvoklī, un pēc tam tad var vienkārši brīvi elpot. Jā. Tad kā trešais, ko es esmu ielikusi, ir dziļa vēdera elpošana. Un tas ir tā, ka tu uzliec, tu vari uzlikt, vari neuzlikt, uzliec savu roku uz, labo roku uz vēdera lejasdaļā zem nabas, un jūti, kā tev paceļās vēders, bet elpa ir jānoiet lejā dziļi, dziļi līdz pat pašai pamatnei, līdz pat pašai vēdera lejasdaļai, tu paturi to elpu tur mazliet, un caur muti izpūt šo te gaisu ārā, atkal caur degunu. Dziļi vēdrā ieelpam, mazliet ieelpojam, mazliet paturam, un izpušam gaisu ārā. Un šādi te arī meditācijas sākumā, pirms tu sāc meditēt, tad ļoti, ļoti forši ir, kad tu šo te ķermeni, tā teikt, iesildi tai meditācijai, un tu ar to elpu uzkarsē visu to savu ķermeni un atslābini, un ar katru izelpu tu atslābini katru savu ķermeņa daļu un ieej tajā meditatīvajā stāvoklī. Tad, kas man likās ļoti, ļoti amizanti un ļoti interesants vispār veids, ir elpošana caur vienu nāsi. Un šeit es jums aicināšu, pamēģiniet. Nevis pielikt pirkstu pie nāsas vai viens vai otrs, bet tieši pamēģini ar domu spēku elpot caur vienu nāsi vai elpot caur labo nāsi, piemēram, šobrīd. Un izelpot caur kreiso. Tas ir iespējams, bet tas ir ļoti labs veids, kā tu vari savu fokusu uzlikt, ja tu, piemēram, nevari safokusēties, un tev ir tāda sajūta, kad tev nesanāk, un tu nevari arī uz to elpu nofokusēties, un kaut kas nav, tad šis ir ļoti, ļoti, ļoti labs veids, kā tu vari patiesību sakot to safokusēties, jo tad, kad tu domā par to labo nāsi, tu tiešām koncentrējies ar visu to savu tādu spēku un visu fokus tiek likts uz to vienu nāsi, un tas arī ļoti labi palīdz tev safokusēt savas domas uz šo konkrēto brīdi, uz konkrēto nāsi, uz konkrēto elpu, un tādā veidā arī ir vieglāk uzsākt šo te meditāciju, ir vieglāk ieiet šajā te meditācijas ritmā, un tad, kad jau tu jūti, ka tu jau lēnām sāc atslābināties un domas vairs neklaiņo tik ļoti, tad var arī pārtraukt šo te nāsu elpošanu un iet vienkārši mierīgā elpā, mierīgā elpošanā. Tad, jā, kā nākamo apskatīsim, kādas tad ir iespējamās grūtības un kādas tad ir iespējamās grūtības meditācijā. Jā, kā pirmo es esmu uzskaitījusi šaubas par sevi. Vai man sanāk? Vai man vispār sanāk tas, ko es daru? Es te sēžu jau neskuro minūti, un es nesaprotu vispār, kam tas ir domāts, kam tas ir vajadzīgs, kāpēc, vai vispār man sanāk, un es neko nesaprotu. Un ko es gribu pateikt? Kad šaubas par sevi, tas ir pilnībā normāli. Un tas ir normāli tīpaši tad, ja tu esi tikko sācis meditāciju. Un šaubīties, vispār tas ir cilvēka dabā, un šaubas arī par meditāciju. Un es gribu pateikt to, ka tam nav jābūt nekam lielam. Ja? Tam nav jābūt nekam milzīgam. Tu vari sākt meditāciju ar 5 minūtēm.
pelpot, vienkārši pelpot, uzsildīt savu ķermeni, asinsriti paveicināt. Un ar to pietiks. Un tā būs tā tava meditācija, un tas būs tas tavs veids, kā tu šodien iedevi laiku sev. Nešaubies par sevi. Rītā tev izdosies vairāk, un rītā vai parīt tu jau meditēsi varbūt 15 minūtes, varbūt 20 minūtes, varbūt pat jau pēc kāda laiciņa šaubas izgaisīs, un tu jau meditēsi, jā, katru dienu, un tev gribēsies atrasties meditācijā. Jā, tad kā otro grūtību esmu ielikusi prāts nepārtraukti klaiņo. Un jā, tas ir klasiski. Tas ir klasiski, kad meditācijas laikā nāk domas, un ir īpaši pēc garas darba dienas, ir īpaši, ja ģimenē ir kaut kas atgadījies, vai tur kaut kāds neliels konflikts bijis, vai, nu, jebkas dzīvē var notikt. Un mēs par to domājam, un šīs domas tev neļauj šajā meditācijā ienākt, un tas ir normāli. Arī tas ir normāli, kad mēs domājam par to, kas mums ir svarīgs, un citreiz ļauj sev domāt. Citreiz ir tā, ka tev nevajag apturēt tās domas. Un, jā, nu, meditācija sauc par tādu bezdomu stāvokli, bet ir brīži, kad mēs vienkārši nevaram nedomāt. Un tāpēc tad tajos brīžos, kad tavs prāts klaiņo, tu atļauj savam prātam paklaiņot, bet kā tu viņu vari dabūt atpakaļ, tas ir caur elpu, un atkal mēģini caur elpu atgriezties atpakaļ šajā vietā, šajā momentā, šajā mirklī, vienkārši fokusējies uz elpu tajā brīdī, kad tu jūti, ka tavs domas atkal nāk virsū, tad vienkārši uzliec fokusu atpakaļ uz elpu, un tu atgriezīsies šajā mirklī. Tad kā trešo es esmu ielikusi nemieris un nepacietība. Tas arī ir ļoti klasiski meditācijā, kad cilvēks vienkārši nevar nosēdēt. Es nevaru vienkārši nosēdēt, nu, tīpaši jau no lotusa pozā. Tas man ir, nu, nē, tas ir... nu, kā tu to vari un kā tu to dari, un es nevaru pat 5 minūtes. Un tad, ko es īstenībā ieteiktu? Nu, jā, es jau minēju, kad sākt ar mazumiņu, sākt ar 5 minūtēm, sākt ar 10 minūtēm, nepārcensties, un nevajag sev likt darīt to, kas tev kas tev ir pa daudz vai tev nesanāk. Un arī otrs veids ir, mēs gan pieskarsimies tam vēl, bet atrodi pozu. Tā nav obligāti lotus pozai jābūt. Tai nav jābūt obligāti tādai, jā, kā te bildē var redzēt. Lotus pozai tu vari apsēsties uz krēsla, tu vari apgulties uz paklājiņu, uz grīdas, tu vari apgulties gultā. Protams, nevajag gulēt kaut kādos spilvenos, bet vienkārši uz plika madrača vai uz segas, nu, kas ir gultas pārklājas vai nu kaut kā tā. Jā, un tas miers iestājās ar laiku, un jo vairāk tu tā kā esi tajā meditācijā, jo vairāk tu saproti, ka īstenībā nosēdēt ir vieglāk, paliek vieglāk, un jā. Tad kā ceturto grūtību, tā ir tāda interesanta grūtība, un es ar to pati esmu saskārusies, tad pārmērīga paļaušanās meditācijai. Jā, tad, kad es tos 5 gadus atpakaļ sāku meditāciju, es tik ļoti tajā iegrimu, ka tā bija viss mana pasaule. Tas bija viss, ko es darīju, un principā vairākas stundas dienā es varēju pavadīt meditācijā, bet patiesībā sakot, tas nav pareizi. Jā, tu vienkārši jūti to vilkmi, un ka tas ir tik patīkami, ka tu esi relaksējies, un tas ir tu beidzot jūti, ka tu esi relaksēts, un tevī vairs nav stresa, un tu gribi to vairāk un vairāk, un tas ir pat pilnīgi tā kā tāda, nu, atkarība mazliet. Bet tas nav pareizi, jo neviena atkarība nav pareizi.
jo mums ir jādzīvo šeit un tagad. Mums ir savas ģimenes, mums ir darbs, mums ir šī pasaule, mums ir jādara lietas arī esot klātienē, un tāpēc, jā, pārmērīga paļaušanās arī nav pārāk labi. Un kā piekto, tad miegainība vai nogurums. Jā, bieži vien, kad tu gribi pēc darba, tu esi atnācis vēlu mājās un tu jūties saguris, un tu vienkārši vēlies atslābināties, bet tu esi noguris, un tajās gadījumos ir ļoti viegli aizmigt, un ļoti viegli vienkārši iemigt, un tas arī ir labi. Ja tu iemiedz, tad tas nozīmē, ka tavam ķermenim vienkārši vajadzēja miegu, nevis meditāciju. Bet, ja tu gribi meditēt, tad es iesaku vienkārši, tieši šajā noguruma fāzē, ja tu gribi meditēt, tad es iesaku vienkārši meditēt sēdus, nevis guļus, un meditēt ar taisnu muguru, un tādā veidā tu mazinās šo tu iespēju iemigt. Bet man ir arī bijis tā, kad es meditēju un vienkārši arī ar taisnu muguru un sēžot un vienkārši klanos jau. Un tad es saprotu, ka nē, ir jāiet gulēt, un meditācija ir bišķi varbūt no rīta puses ir labāk meditēt. Bet, protams, kā kuram sanāk, un citreiz no vakarā gribas tieši noņemt šo stresu no saviem pleciem, un tas ir arī labi, jā. Fizisks diskomforts. Jā, es jau minēju par to fizisko diskomfortu, bet kas ir tas, ko tu vari darīt lietas labā? Ir atbalstīt savu ķermeni, pat ja tu esi lotus pozā, paņem šo te kaut kādu spilvenu, paliec zem dibena, paliec mīkstāku paklājiņu sev zem kājām, lai tev nav uz cietas zemes jāmeditē. Ja tu esi gultā, tad gultā visticamāk tev nebūs fizisks diskomforts, bet visticamāk tas ir par to lotus pozu. Tad, jā, man ir arī bijis tā, kad es meditēju vairāk kā stundu, un es jau jūtu, ka man kājas ir notirpušas abas divas, un tad, kad es iznāku no šīs meditācijas, tad paiet vēl 5 minūtes, kamēr tās kājas man attirpst, un es varu virzīties tālāk savā dienā. Bet jā, ko tu vari darīt? Iekārtoties ērti, atbalstīt muguru. Piemēram, vari arī muguru atbalstīt pret sienu, ir ļoti labi atbalstīt. Vai arī, piemēram, ir tādi speciāli meditācijas krēsli nopērkami, kas atbalsta tev muguras lejasdaļu, un kas ir tādi mazliet paaugstināts, bet tu tāpat vari sēdēt šajā lotus pozā, bet tev mugura ir stabila. Arī tas paaugstinājums dibena, kur tu paliec, vai tas ir jogas, tas klucītis, vai tas ir spilvens, tādā veidā tu stabilizē to savu muguru, un tu iegūsti šo te komfortu lielāku. Un arī ļoti labi palīdz krēsls. Ja tev nesanāk lotus poza, apsēdies vienkārši uz parasta krēsla ar taisnu muguru, kājas pie zemes, un tādā veidā var arī meditēt. Tā kā, jā, kā nākamais, tad ir bailes no pārmaiņām. Daudziem cilvēkiem ir bailes no pārmaiņām, un arī tas ir normāli, bet ko es gribu tev teikt? Ja tev ir bailes no pārmaiņām, tad nebaidies no pārmaiņām, tāpēc, kad pārmaiņu otrā pusē, un vispār baiļu otrā pusē ir skaista, spoža, tavas ideālās pasaules, tā teikt, uzbūve. Un, jā, bieži vien cilvēki baidās arī no, ja mēs jau bīdamies uz otro, tad nākamo posmu, tad cilvēki baidās arī no tā, kādas tad tās emocijas būs man tur, kas man tur līdīs ārā no tās manas iekšienes, kas tad tur, es tā kā baidos meditēt, jo es saprotu, ka kaut kas tur līdīs ārā no manis tik melns un tik šausmīgs, kad es negribu to darīt, jo, sazinu, kas tur vispār izlīdīs. Un patiesību sakot, viss, kas tur var izlīst, ir tu pats, un tu jau pats zini, kāds tu esi. Un nekas traģisks arī tur nebūs, un visticamāk, ka tās būs tavas asaras, kas nobirs, un tu vienkārši spēsi vai piedot citam, vai piedot sev, un atlaist šo te tumšo pusi,
atlaist šo te saspringumu sevī, šīs dusmas, varbūt kaut kādas citas emocijas. Bieži vien arī man ir bijis tā, kad es meditēju un asaras sāk birt, un vienkārši viņas birst, un es nespēju apstādināt, un es pat īsti nesaprotu, no kurienes tas tagad parādījās. It kā jau biju visu sevi izdziedējusi, un pēkšņi no manis atkal aumaļām birst asaras, bet tas ir normāli, jo tieši tajā brīdī tu esi gatavs palaist vaļā šīs emocijas, ja viņas atnāk, tad vienkārši pasēdi ar sevi tajā mirklī, nebeidz no šīm emocijām, pieņem viņas, pieņem sevi un pieņem to, kāds tu esi šobrīd šajā mirklī. Jā, un kā nākamais ir pārāk lielas gaidas. Pārāk lielas gaidas no tā, kas tad ir tā meditācija. Patiesībā meditācija ir tāda ļoti vienkārša prakse, ļoti vienkārša elpošanas prakse. Un, jā, kā pēdējo, tad ir tāda neregularitāte. Tas, ja tu, piemēram, meditēsi, tur man bija viena kolēģi arī, kas teica, es iedzēru vīna glāzi un apsēdos meditācijas uz paklājiņa un sāku meditēt, bet tā nenotiek. Meditācija un alkohols vispār neiet roku rokā, un ja tu meditē vienu reizi mēnesī, tad varbūt labāk, nezinu, vispār nemeditē, neklausies manī, meditē tāpat, bet jā, jo regulārāk tu meditēsi, jo vairāk tu sapratīsi to, kas tas ir, un tieši regulāra meditācija tev dos tos lielos benefitus un tos lielos ieguvumus. Jā, ja mēs virzamies tālāk, tad es pastāstīšu par to, kā tad praktizēt meditāciju. Es jau patiesībā sakot visu cauri šim webināram, šim manam stāstītājiem jau arī pateicu, kā to darīt, bet es vēl vienreiz atkārtošu, tad vislabāk ir praktizēt regulāru meditāciju. Tas būtu 5 līdz 7 reizes nedēļā. Jāsaka gan, ka mums visiem ir dzīve, un mums visiem notiek dzīve tāda, kāda viņa ir, un nevajag arī sev pārmest par to, ja tev, piemēram, nesanāk katru dienu meditēt. Un Alisa teica, ka vajag 5-7 reizes nedēļā meditēt, un es nevaru, un tāpēc es to nedarīšu, bet tā īstenībā arī tas ir normāli, ka tu nevari. Piemēram, man šobrīd ir 4 mēnešus vecs bērniņš, un es arī nevaru meditēt katru dienu, un man liekas, pēdējo reizi es meditēju pagājušu nedēļu. Tā kā pieņemiet to situāciju tajā brīdī, kāda jums viņa ir, jo tu zini, ka tev pienāks šis te brīdis, kad tu varēsi sev iedot to laiku, pienāks tas brīdis, kad tev būs laiks meditācijai, pienāks laiks, kad tu varēsi atļaut sev 5 reizes nedēļā pameditēt, un tad tu arī to padarīsi. Nav jāšaust sevi tad, ja tu to nevari izdarīt 5 līdz 7 reizes nedēļā. Jā, esmu uzrakstījusi, ka vismaz 20 minūtes vajadzētu meditēt, bet sāc ar 5 minūtēm. Sāc ar vienkāršu ievadu, sāc ar vienkāršu elpas pētīšanu. Un tu sajutīsi, ka ar maziem solīšiem tev gribas vairāk, tev gribas biežāk, tev gribas meditācijā būt jau 20 minūtes. Tev gribas būt jau 30 minūtes, un tad tu jau jūti, ka tu jau esi noklausījies to vienu meditāciju, un tu jau slēdz iekšā vienkārši mūziku, lai tu varētu vēl vairāk pavadīt laiku šajā te stāvoklī. Un tas notiek dabiski. Tas atnāks ar laiku, vai arī neatnāks, ja tu negribēsi, bet dod sev laiku pierast pie šīm te pārmaiņām, pie praktizācijas, pie meditācijas prakses, un tu sajutīsi ar ieguvumus, un tev pašam gribēsies, vai pašai gribēsies būt meditācijā. Jā, bet 20 minūtes ir tāds optimāls skaitlis. Un tad tā poza, jā, lotus poza ir forša poza, bet kas ir svarīgi? Ir svarīgi tas, ka, ja tu esi lotusa pozā, tad turēt taisnu muguru, jo, ja tu neturēsi taisnu muguru, vai ja tu sāc atslābt un mugura paliek tāda apaļāka, tas jau tev sāk bendēt mugurkaulu, kas nav pareizi.
Tāpēc visu laiku, vai nu, ja tu esi lotus pozā, liec apakšā sev zem dibena šo te paliktni, vai krēslu meditācijas, vai kaut kādu spilvenu, lai tev tā mugura automātiski iet taisnāka. Vai arī, ja tu nevari šajā lotus pozā, ļoti daudz cilvēku arī viņiem tā poza nav ērta, vislabāk ir vienkārši apsēsties uz parasta krēsla, cietas pamatnes un apsēsties šajā krēslā, atbalstīt muguru tā, lai galvas kaus ir, lai galva ir nav atbalstīta, jo vislabāk, kad atbalstīta ir tieši muguras lejasdaļa, un nolaid plecus uz leju un atbalsta muguru, atslābini rokas, kājas noliec stabili uz zemes, lai kājas arī nekarājās, tas arī ir svarīgi. Rokas atbalsta sev uz ceļgaliem, var uz ceļgaliem, vai var rokas uz āru izvērst, var šajā te šo te mundru parādīt, kas ir saliec rādītāju pirkstu ar īkšķi kopā. Man šī te mundra, starp citu, atgādina, nevis atgādina, bet palīdz ļoti labi atvērt manu trešo aci vaļā. Varat paeksperimentēt. Tad, kad jūs meditējat, paeksperimentē ar tām savām rokām. Noliec viņas uz leju. Kā tu jūties tad, kad tu noliec rokas uz leju? Kādas sajūtas tev ķermenī rodas? Kādas sajūtas tev rodas tad, kad tu izvērt plaukstus uz ārpusi? Ko tu jūti? Jo es savā ķermenī uzreiz jūtu pilnīgas izmaiņas. Un arī tas ir normāli, ja tu no sākuma nesajūti, bet ar laiku tad, jā, tu iespējams arī sajūtīsi. Bet, svarīgi ir būt, kad ir taisna mugura, atbalstīts kājas ir pie zemes, kājas vislabāk 90 grādu leņķī un mierīgi sēdi, plecus uz leju, un galva ir neatbalstīta un taisna uz augšu.